Kādā nomaļā ciemā netālu no Ļeņingradas reiz dzīvoja zēns. Viņš bija maza auguma, vājš un neievērojams, un tieši tāpēc pasauli ienīda jau no bērnības. Viņa lielākais sapnis bija atriepties par savu niecīgo būtību. Viņu bieži sodīja stingrais tēvocis, kas neciešami atgādināja, viņa eksistence šai pasaulē nav vajadzīga. Skolā arī nebija labāk. Citi bērni smējās, rādīja ar pirkstiem un sauca vārdos. Tā bija padomju ikdiena, kur pazemojums tika uzskatīts par normu. Viņš sapņoja, ka pienāks diena, kad visi viņu vairs nespēs apsmēt. Taču pasaule mainījās, impērija sabruka, un viņa dzīve atkal kļuva niecīga. Tad viņš atrada jaunu mērķi – kļūt par valsts galvu. Kad tas izdevās, viņa prātu visvairāk vajāja viens pārdzīvojums – Padomju Savienības sabrukums. Viņš nolēma, ka to var un vajag labot, un tā sāka karus, atdzīvināt vecus mītus un radīja jaunus ienaidniekus. Reklāmas cilvēka televīzijā un internetā viņu pārvērta par lielo vadoni, cietu, spēcīgu un nepārspītu. Taču aiz šīs maskas slēpās tas pats bērns – mazs, ievainots, ļauns un atriebīgs.